šodien mēs esam aicinājuši uz preses konferenci, lai pastāstītu par projektu Jauniešu saima. Un preses konferencē šodien piedalās Saeimas priekšsēdētājs Olga Voltiņa, Latvijas bērnu valdu valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte un Sabiedrības par atklātību Dēlna direktors Kristaps Petermans, kuri tad arī katrs par savu pastāstīs. Un kā pirmie vārdi Saeimas priekšsēdētājiem. Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Man ir liels prieks jūs informēt par to, ka 3. jūnijā Latvijas parlamentā norisināsies Jauniešu saima. Un uzreiz gribu jau novērst to pārpratumu, mēs viņu pieteicām kā pirmo. Es tā ceru, ka šāda mēroga pasākums ar tādām idejām viņš ir pirmais, bet man ir pieteikušies jaunieši, kur 95. 98. gadā arī ir rīkojuši jauniešu parlamentu un ar tādām ļoti labām atmiņām par to, bet mēs par to domājām tāpēc, ka manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka parlamentārā valstī ir tā vieta, kas ir atvērts ikvienam, pirmkārt viņš ir atvērts idejām. Un kam tad varbūt vairāk ideju, tādu dažkārt pat maksimālisku, pārgalvīgu, ja ne jauniešiem. Un kam tad ir svarīgi ar tām idejām nākt, par viņām diskutēt, ja ne tieši tiem cilvēkiem, kas dzīvos mūsu valstī, pēc tam, kad mēs jau vecie politiķi noiesim no skatuves, un kam tad citam, ja ne jauniešiem, ir jāveido mūsu valsts tāda, kādā mēs gribam dzīvot. Un tā gribu nolasīt tās skolēnu 3. spīkeres apsveikumu jums un mums. No visas sirds novēlu jauniešiem daudz ideju, nemitīgi vēlmi darboties, nebeidzam zinātkāru un drosmi atklāt jaunas apvāršņas, kā arī gudrus un pieredzējušas padomdevējus no esošo politiķu vidus. Esmu pārliecināta, ka gūstot šādu praktisku un vispārīgu pieredzi, daudz jauniešu spēs novērtēt tās iespējas, ko dod parlamentāra demokrātija. Tātad, manuprāt, cilvēks, kurš 97. gadā pats ir darbojies un aktīvi šādu projektu realizējis, manuprāt, ir tādi ļoti labi ceļvārdi tām projektam, kuru mēs uzsākam šodien. Šobrīd ir arī, teiksim, populāra tādu sociālo spēļu ideja, un tad, ja tā varētu teikt, tad šī te Jauniešu saimas platforma ir kā rezultātu tablo, kur tad jaunieši varēs redzēt, cik viņi ir tuvu iekļūšanai saimā. Kas ir tas, ko mēs šeit redzam? Mēs lapas apmeklētājus dalām galvenokārt divās lielās grupās. Vieni ir tie, kas kandidē, kuri spiedīs uz šo zaļo pogu, un otra, iespējams lielākā lapas apmeklētāja daļa ir tie, kas balso. Un tie, kas balso, tie varēs būt visi Latvijas iedzīvotāji ar draugiem LV pasi, kuri tad varēs atlasīt idejas un par tām nodot savu balsi. Atzīšos, ka es iepazinos ar idejām, un man, protams, likās ļoti man patika tā 3. ideja, arī viņas plašāks izklāsts par to, ka jauniešiem ir jāiesaistās savas valsts veidošanā, un to parlamentārā valstī var darīt caur politiku. Un tātad izlasot šo ideju, tātad es ņemu un balsoju. Jā, es tiešām balsoju. Un tad mēs tālāk tajā ir vairāk.